Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vai tu esi aizdomājies, kā mūsu ikdienas grēciņi ietekmē mūsu aknu veselību? Esmu pagatavojis kafiju ārstam, hepatologam. Un tad mēs uzzināsim, kafiju jā vai ne? Dakter, es jūs vēlējos pacienāt ar kafiju un sāku virtuvē meklēt cukurtrauku. Un domāju, vai dakterim un it sevišķi hepatologam vispār var piedāvāt cukuru pie kafijas? Piedāvāt var, bet, protams, viss samērīgi. Bet kafiju pat jāpiedāvā. Gan hepatologiem, gan arī pārējiem viesiem, jo kafija tiešām aknām ir veselīga un ir tiešām apstiprināti zinātniski pētījumi, ka cilvēki, kas izdzer 2 kafijas tasītes dienā, ar aknām slimos rētāk nekā tie, kas kafiju nedzer vispār. Nu tā tad pirmā lieta ir noskaidrot par kafiju, tad es varu iemalkot. Bet kāda loma aknē ir mūsu organismā? Ja mēs runājam par aknu funkcijām, tās var iedalīt 3 lielās grupās. Aknas ražovielas, piemēram, asins recēšanas faktorus, imunitātes faktorus, dažādas transporta olbaltumvielas. Aknas uzkrāja dažādas vielas, piemēram, ja mēs jau sākām runāt par cukuru, tad, kad mēs apēdam kaut ko saldu, kurā ir cukurs, tāļu organisms izmanto uzreiz. To, ko nevajag, aknas pārstrādā un uzglabā, un ja nu gadījumā mēs kaut ko nēdam un smadzenēm vai kaut kur šūnām vajag enerģiju, aknas var atbrīvot šo glikogēnu, šo cukura rezervi, un organisms to var izmantot. Ja mēs runājam par uzkrāšanu, uzkrāja arī dažādas citas vielas, vitamīnus, un tā lielākā funkcija un varbūt zināmākā aknu funkcija ir atindēšana. Aknas strādā un atindē dažādas vielas, vai tas ir alkohols, ko mēs iedzeram, vai tie ir medikamenti, arī dažādus hormonus un citas vielas, kas mūsu organismā nonāk. Kādi faktori ietekmē aknu veselību? Jebkas, kas ar mums dzīvē notiek, protams, var ietekmēt aknu veselību. Bet viens no lielākajiem faktoriem, protams, ir mūsu dzīvesveids, ko mēs darām, kā mēs darām un arī, protams, ko mēs nedaram. Pirmkārt, ja mēs domājam par aknu veselību, noteikti ir svarīgi nekaitēt. Tur ir tradicionāli, ko mēs zinām, nelietot alkoholu. Protams, mēs zinām, ka Dienvidvalstīs viņi vairāk dzer vīnu nekā mēs dzeram Ziemeļvalstīs, bet tas nav labi. Un, piemēram, Ziemeļvalstu rekomendācijas saka, ka tas nekaitīgais alkohola daudzums ir 1 līdz 2 vīna glāzes nedēļā, nevis dienā. Un it kā mums šķiet, ka Dienvidvalstīs daudz dzer vīnu pie pusdienām, pie vakariņām, un redz, kādi viņi veseli, bet, ja skatās uz tādu īstu statistiku, viņiem ir biežāk aknu slimnieki, viņiem ir biežāk pacienti, kuriem ir aknu ciroze. Nu, tad alkohols un nikotīns, tas ir skaidrs, ka tas nav labi aknām, bet ir arī, piemēram, produkti. Jā, protams, tas, ko mēs ēdam. Un tas, kas ir mūsu šis tā saucamais rietumu dzīvesveids, tas ir pats sliktākais, kas var būt gan aknām, gan sirdī, gan asinsvadiem. Un tas, ka mēs pirmkārt nēdam regulāri, jo aknām patīk regularitāte. Tas, ka pārēd brogastis, pusdienas, vakariņus un aknas var paredzēt, kurā brīdī tas būs. Un, protams, ko mēs ēdam. Sliktākais, protams, ir tas, ka šie visi pārstrādātie produkti, kuros ir transtauki, picas un burgeri un visādi fast foodi, tas ir slikti. Arī desas, arī pelmeņi un tādas lietas. Un tiek uzskatīts, ka šie dzīvnieku valsts tauki aknām ir kaitīgāki nekā augu valsts tauki. Un ja mēs tādu trešo faktoru, tā ir fiziskā aktivitāte. Tas, ar ko ļoti daudz cilvēki grēko, jo ja mēs paši esam nekustīgi, arī vielmaiņa mūsu organismā kļūst neaktīva. Un tas nozīmē, ka visam ir tendence uzkrāties, tai skaitā arī taukiem, tai skaitā gan to, ko mēs redzam ārpusē, gan arī iekšējos orgānos šie tauki, tai skaitā aknās uzkrāsies. Tāds man nedzirdēts termins, kā taukaina akna. Vai tas ir tikai cilvēkiem ar lieko svaru? Protams, visbiežāk ir tā, ka cilvēkam ir liekais svars, ko mēs redzam jau no ārpuses, un arī šī tā saucamā viscerālā, jeb orgānu aptaukošanās, kad arī aknās ir uzkrājušies tauki. Ja mēs runājam par taukainām aknām, par to var teikt tad, ja vairāk kā 10% no aknu svara ir tieši tauki, nevis aktīvās šūniņas. Un tas ir bieži. Diemžēl, ja mēs skatāmies globāli, aptaukojusies akna ir apmēram 1/3 pasaules cilvēku. Tas ir daudz. Kādas ir pazīmes taukainas aknas saslimšanā?
tādu tiešu pazīmju nav. Kas ir mānīgi, ir tas, ka akna nesāp, jo aknās nav sāpju receptori. Līdz ar to pacients visbiežāk neko nejūt, bet viņam šī akna lēnām aptaukojas un aknu slimība attīstās. Protams, retākos gadījumos var būt tā, ka pacients jūtas kādu diskomfortu labajā sānā, kas nav īsti sāpes, bet varbūt tāda spiedoša sajūta. Reizēm šī sajūta var parādīties, piemēram, apēdot treknāku vai taukainu ēdienu. Reizēm var būt tā, ka ir rūgta garša mutē. Reizēm var būt nogurums, neparasts, miegainība, bet, protams, šeit ir svarīgi saprast, jo tālāk šī aknu slimība ir aizgājusi, jo biežāk šie simptomi varētu parādīties. Un tagad es ierosinu palūkoties, kā tiek veikta aknu pārbaude. Tagad aizturat elpu, vienkārši aizturat, bet neieelpojiet. Labi, varat elpot. Tādi visvienkāršākie, bet tāpat laikā arī ļoti precīzākie izmeklējumi ir ultrasonogrāfijas izmeklējums. Jā, kāds ļoti bieži tiek apvienots arī ar elastogrāfijas izmeklējumu, un tas mums dod ļoti pietiekamu informāciju gan par aknu struktūru, par aknu izmēriem, par lielajiem asinsvadiem, kas sapasiņo aknas. Tāpat tās arī mēs iegūstam informāciju par žultsvadiem, jā, un arī nosakām, vai aknās nav kāds veidojums, kas visbiežāk, protams, ir labdabīgi veidojumi. Jā, principā uz elastogrāfijas izmeklējumu jāsagatavojas līdzīgi kā uz ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Tas ir galvenais ir neēst vismaz 6 stundas pirms izmeklējuma. Aknu slimības bieži vien sākotnēji simptomus nedod. Jā, tā kā savā ziņā pacientam būtu regulāri jāapmeklē savs ģimenes ārsts un jācenšas laicīgi noķert tās problēmas, kas varētu būt ar aknām. Man pat pilnīgi bail iet pie ārsta uz izmeklējumiem. Kā tad mums rīkoties, ja ir atklāta šī kaita? Tad, kad mēs esam šo diagnozi noteikuši, tad tālāk mums ir rekomendācijas, ko darīt. Pirmais, protams, ir šīs dzīvesveida izmaiņas, pārunāt uzturu lietas, pārunāt fiziskās aktivitātes, varbūt kaut kādu dabas vielu lietošanu. Protams, tas viss notiek sadarbībā ar citiem speciālistiem, jo par uzturu bieži vien es pacientu nosūtu pie dietologa, jeb uzturu speciālisti, lai to tomēr tiktu sastādītas šīs ēdienkartes, fiziskās aktivitātes, vai tas ir ar fizioterapeitu. Piemēram, ja tas ir cilvēks gados vai blakus slimībām, viņš nevar vienkārši aiziet uz sporta zāli un sākt vingrot, tad, protams, tas ir fizioterapeita uzraudzībā. Un tad tālāk mēs sadarbojamies ar citiem speciālistiem un mēģinam pacientam palīdzēt. Par aknu veselību jau runājām ar ārsti. Tagad noskaidrosim, ko piedāvā farmācijas nozare. Sarunāsimies ar Kasparu Ivanovu, Lotus Pharma vadītāju uzņēmumu, kuru aknu veselības atbalsta līdzekļi jau ir labi zināmi. Šoreiz jaunums – Hepasan Intense. Aknu veselības atbalsts ir noteikti vajadzīgs daudz lielākam skaitam ļaužu. Vai tas bija dzinulis, kāpēc jūs izveidojāt Hepasan Intense? Es kā ārsts kādreiz strādājos ar kā transplantologs, ķirurgs transplantologs. Tajā laikā mēs gan nieres pārstādījām, tagad mūsu Latvijas medicīna gājusi uz priekšu un arī aknas pārstāda. Man bija tāda ziņa no maniem profesoriem, ka cilvēks bez aknas nevar izdzīvot 24 stundas. Ja viņam tā akniņa nestrādā, tad nevar izdzīvot 24 stundas. Līdz ar to akna īstenībā ir tāds ļoti labvēlīgs orgāns organismā. Viņš ļoti centīgi strādā. Un ir tādas situācijas, kad viņš nonāk tādā kā apstāšanās stadijā. Un tad ir vajadzīgs kaut kāds tāds pavilcējs vai iestūmējs, lai viņš atkal varētu darboties savā maksimālajā spēkā. Mēs ikdienā izmantojam tikai kādus 5–10% no aknu tās kopīgās jaudas, ko viņi spēj darīt. Bet tad, kad mēs kaut ko ne tā darām, vai kāda ķīmikālija atnāk, vai arī kāds medikaments, vai būt bārā esam pasēdējuši, ja, tad tā akna darbojās uz pilnu spēku. Un tad, kad aknai ir tādi daudzi slikti paradumi apkārt, tad viņa pamazām zaudē to savu jaudu.
Saki, lūdzu, kāds ir Hepasan Intense formula? Kādas ir sastāvs un tā efektivitāte? Pasaulē, ja mēs tā skatāmies, produkti, kas var palīdzēt aknām, lielākā daļa ir dabas vielas. Un otra lieta, ko mēs pēdējā pētījumā Latvijā novērojam, ka cilvēki ir gatavi palīdzēt savām aknām, pastumt vai pavilkt viņas pareizā virzienā, bet viņi grib lietot 1 kapsulu dienā. 50% ir gatavi to darīt, bet tikai 1 kapsulu dienā. Un līdz ar to no pasaules pieredzes mums bija jāizvēlās tieši tie aktīvie elementi, ko mēs varam ielikt un ar jaunām tehnoloģijām. Un tā mēs arī izveidojām Hepasan Intense. Intense nozīmē, ka intensīvi mēs varam palīdzēt šim orgānam. Un otra lieta, 2 ir tādas populārākās lietas, ko pasaulē lieto. Tas ir esenciālie fosfolipīdi un silamarīns no mārdaģa. Un tieši tas arī bija tas pamats sastāvs, ko mēs ielikām savā jaunajā produktā, lai ar 1 kapsulu mēs varam nodrošināt nepieciešamo esenciālo fosfolipīdu devu dienā un arī šo efektīvo silamarīnu. Esenciālais fosfolipīds ir kā ķieģelīts, un tas ļoti labi ieiet aknu šūnas struktūrā, ja tur kāds toksīns ir kādu ķieģelīti pakustinājis vai izņēmis ārā. Silamarīns savukārt ir tāds vērtīgs elements un aktīvā viela, kas to aknu šūnu kā cietoksni uztaisa. Un tas toksīns nāk un netiek iekšā. Brīnišķīgi. Saki, lūdzu, kādās situācijās, dzīves situācijās tu ieteiktu lietot Hepasan Intense? Tad, kad viss ir kārtībā un mēs esam taisījuši analīzes, protams, neko nevajag lietot papildus, ja mēs esam veseli. Bet tajās situācijās, kad mēs zinām, ka kāds no ķīmiskās vielas, kas mums ir apkārt, vai arī gāze, kas mums ir apkārt, vai arī medikaments, ko mēs lietojam, var ietekmēt aknas, jo lielākā daļa no medikamentiem noārdās tieši aknās. Un tas ir arī viens no aknas uzdevumiem – noārdīt toksīnus. Un tādēļ es domāju, ka ir īstais laiks to darīt, bet ļoti labi aknas parāda mums. Mums nav tā, jāmeklē vēl kaut kur citur. Ja ir aizdomas to, ka kaut kas varbūt nav, jo aknas, kad sāk sāpēt, tad jau ir tā diezgan, nav tik laba situācija vairāk. Līdz ar to mēs reizi gadām pārbaudām, kādas ir mūsu asins analīzes, un tur ļoti labi parādīsies, kā strādā mūsu aknas. Veselīgs uzturs, svaigs gaiss, sportisks nodarbes. Kas vēl būtu tāds, lai mēs varētu teikt, jā, es rūpējos par savām aknām? Es domāju, tad tu minēji to uzturu. Un es domāju, ka mēs esam tie, kas iet uz veikaliem, visi mēs esam diezgan lieli ienaidnieki aknām. Jo mēs sapērkam mazliet pa daudz. Un aknā ir ļoti gudra, un viņa cenšas visu sastrādāt. Tā kā, ja dārzā izaug tur 10 āboli, tad viņam visus 10 sastrādās. Tas nav tā kā mēs kādreiz paņemam tikai 2, un tie 8 varbūt tur paliek. Tas, kas nonāk organismā, aknas centīsies visus sastrādāt. Un līdz ar to, ja mēs mazāk uzņemam vai uzņemam tik, cik reāli ir vajadzīgs, viņas ir priecīgas. Un viņas māja mums ar roku. Bet, ja mēs viņai iedodam lielāku slodzi, un, diemžēl, Rietuma Eiropā tā ir, tad viņai jāstrādā ir daudz vairāk, un bieži vien viņa atstāja rezerves. Un bieži vien tās rezerves viņa atstāja pie sevīm, un tad arī veidojās šī taukainā akna, un tad mums veidojās arī daļai no mūsu paziņām arī tādi, nosēdumi ar nevajadzīgiem depozītiem, un tos mēs saucam par tauku depozītiem. Depozīts bankā ir labi, bet depozīti mūsu organismā nebūtu nav tik labi. Tas nozīmē, ka tādos gadījumos mēs tālāk varam ņemt Hepasan Intense? Jā, Hepasan Intense ir vēl viena tāda laba īpašība, ka
tehnoloģiski jau pēdējos 15 gadus vairs neizmanto tā kā esenciālos fosfolipīdus, bet paņem tikai to labāko no viņa, un tā ir galva no esenciālā fosfolipīda. Un tad, kad tas esenciālais fosfolipīds nonāk aknās, viņš uzreiz pievelk tās astes lipīdu klāt un samazina tauku daudzumu aknās. Tā kā šis jaunais Hepasanin Tens ir tiešām vērtīgs produkts, kas var pavilkt un pastumt aknas pareizā virzienā. Paldies, liels Kaspar, par skaidrojumu. Man šķiet ļoti vērtīgi un izzinoši. Un es katru reizi, kā ar tevi tiekos, man ir vienmēr par ko domāt un pārdomāt. Paldies! Tas ir ļoti patīkami. Mati ir ne tikai ārējais izskats, bet tie atspoguļo mūsu veselību un rūpes par sevi. Par matiem ir ļoti jārūpējās, un viena no būtiskajām vielām, kas nepieciešams mūsu organismam, ir biotīns, jeb B7 vitamīns, tā saucamais skaistuma vitamīns. Un par to šodien arī parunāsim. Sveika, Sandra! Pie mums ir pievienojusies doktere triholoģe Sandra. Pirms mēs runāsim par skaistuma vitamīnu biotīnu, mēs parunāsim par to, kādi ārējie faktori bojā mūsu matus. Lielākais satraukums manā praksē ir, protams, par to, ka mati izkrīt vairāk nekā tas būtu pieļaujams. Un tas jau vienmēr beidzās, diemžēl, ar to, kad zūd matu apjoms. Un, ja tas ir ilgākā laika periodā, tas, protams, ka ir satraucoši, ja? Kur sieviete nesatrauksies, ja mati ir kļuvuši uz pusi mazāk nekā pierasts. Protams, tas ir satraucoši. Sievietes seksualitātes identitāte saistās ar skaistumu, ar vizuālo skatu, ka viņa pat paskatās spogulī, viņai patīk tas, ko redz. Līdz ar to sievietes par sevi rūpējās, plus vēl latviešiem ir ļoti svarīgs teiciens. Mati ir sievietes rota. Tas viņai liek iztaisnot muguru un skatīties taisni uz priekšu. Kas ir tie lielākie biedi? Es domāju, ka stress vispār ir jebko sabojā. Stress, tas ir tāds, kā es saviem pacientiem saku, mazliet mistiska lieta, jo ļoti ietekmē stress. Bet kādā veidā viņš ietekmē? Visbiežāk tā ietekmē ir tādā veidā, kad spazmējās sīkie asinsvadi, stress ietekmē. Ja? Un katram mata folikulam, kur uz mūsu galvas ādas 3 mm dziļumā atrodas tās matriciņas, kas mums audzē matus, ja? Visa mūsu dzīves garumā. Viņai klāt ir mazs kapilāriņš, un ja tas tiek nospazmēts, ja, tad mats no aktīvas mata audzēšanas pāriet jau izkrišanas fāzē pamazām. Tāpat arī, protams, viss tas, ko mēs apēdam, ja, viss ietekmē pēc tam atspoguļojas mūsu matos. Tā kā tie mikroelementi, vitamīni, mikroelementi, B-grupa, cinks, silīcijas, selēns, dzels, ja, tie pamatelementi, kas ir vajadzīgs, lai būtu veselīgi, stipri mati, viņiem jābūt ir pietiekošā koncentrācijā. Un tagad ir laiks noskaidrot, ko mēs, sievietes, zinām, kas ir biotīns. Saki lūdzu, vai tu zini, kas ir biotīns? Nē. Jā, es zinu. Es lietoju 3 mēnešus jau. Un tu esi saskatījusi kaut kādu uzlabojumu? Jā, es jūtu, ka nāk tāda maza matiņa, tikai matu struktūra bišķiņ mainās, kāda man bija iepriekš. Bet es ceru, ka līdz rudenim, ziemai jau būs labāk. Es esmu dzirdējusi, bet, lai es pateiktu precīzi, šobrīd laikam nē. Un tagad mēs pajautāsim ārstam, kas ir biotīns. Kas ir biotīns? Man patīk teikt, ka biotīns ir enerģijas vitamīns. Skaistuma vitamīns. Skaistuma vitamīns un enerģijas vitamīns arī. Enerģija ir tas, kas mūsdienās varbūt nedaudz pietrūkst mums katram, jo diena paiet un liekas stunda ir pa maz, un arī
katrai mūsu šūniņai, katram matam ir vajadzīga enerģija, lai tas atjaunotos, lai augtu. Biotīns ir vitamīns varbūt, ka tiešām pat numur 1, kas mums palīdzēs atgūt šo te enerģiju dienas garumā un arī ilgtermiņā. Kāds biotīns iedarbojās? Biotīns ir vajadzīgs visos mūsu procesos galvenajos, lai veidotos gan lipīdi, lai veidotos kolagēns, lai olbaltumvielas veidotos, lai mūsu šūnu barjeras funkcionētu pilnvērtīgi. Ko nozīmē biotīna trūkums? Ja nav biotīns, tad mati kļūst trausli, mati kļūst nespodri, mati kļūst diametrā miniaturizējās un nav tik kupli, kā mums gribētos. Tieši tādas lietas var notikt, ja biotīnu neuzņemam pietiekoši. Vai ar pārtiku to var uzņemt pietiekamā daudzumā? Jā, tieši gribēju stāstīt, izņēma man tieši vārdu no mutes. Nē, diemžēl laikam nav tik droši, jo tas, ko mēs apēdam, mēs nekad nezinām, kāda ir tā uzturvērtība. Un tāpēc arī biotīns ir liels palīgs, lai kompensētu to, ja tā uzturvērtība nav bijusi pietiekama. Un vienmēr arī ieklausos savos pacientos, un viņu stāstītajā. Un kādreiz ir interesanti pakomunicēt, atnāk pacients un viņš saka, doktor, kāpēc man jālieto vitamīni? Es pat uztaisīju analīzi uz visiem vitamīniem un mans vitamīnu līmenis bija normāli. Un tad mēs lielākā daļa ārstu mazliet pasmēdam, jo tas, ko mēs varam mūsu asins analīzēs izpētīt un novērot, tas ir tas vitamīnu uzņemtais daudzums dažu dienu laikā pirms šīs te analīzes, šajā brīdī. Bet mums katrai šūniņai ir vajadzīgs pilns komplekts ar vitamīniem, ar minerālvielām, un tas biotīna daudzums, kas ir nogulsnējies audos, tāda analīze, diemžēl, īsti mēs nevaram veikt, tā kā ļoti vērtīgi ir padomāt un šo te enerģijas daudzumu kāpināt, arī uzņemot mikroelementus. Ja mēs runājam par konkrētu vitamīnu deficītu, kuru var noteikt īstenībā pēc ļoti daudz un dažādām pazīmēm, ne tikai, ka mata kļūst plānāka un izkrīt vai ir nagu trauslums, bet jāatcerās, ka, piemēram, šis B7 vitamīna trūkums, viņš var izraisīt arī nogurumu, ādas tirpšanu, un daudz dažādas citas lietas, kuras īstenībā ļoti nopietnas. Es teiktu, ka, ja mēs skatāmies jau tādā virzienā kā medikaments, tad labāk izvēlēties, kur ir tikai viena tēva, tātad viens aktīvais komponents, vai 2, 3 ne vairāk. Un šeit ir ļoti labi, ka tas ir viens vitamīns vienā noteiktā devā, tad jūs jau koncentrēti uzņemat tikai to vielu, kur jums trūkst. Ļoti labi, ka šeit tā ir 10 mg deva. Pētījumos ir apstiprināts, ka ilgstošākā laika periodā uzņemot papildus biotīnu nevis 2 nedēļas, bet 2-3 mēnešus, arī ļoti atrisinās problēmas ar matu sausumu, trauslumu, arī diametrā pieaug matu biezums. Tā kā matu izkrišana galvenais bremzējās. Man šķiet, ka ārkārtīgi vērtīgs stāsts. Mēs uzzinājām, kas ir skaistuma vitamīns, biotīns un ka tas ir nepieciešams ikvienam. Mati ir tava rota. Vai tavi mati kļūši plānāki, pastiprināti izkrīt, vai tavi nāgi ir trausli, āda kļūst sausa, bieži mēdz iekaist? Tie var būt biotīna deficīta simptomi. Beotabal ir zāles biotīna deficīta ārstēšanai pieaugušajiem. Beotabal ir lielisks palīgs tavu matu, nagu un ādas stiprumam. Beotabal ir vienīgā zāles Latvijā ar 10 mg biotīna devu vienā tabletē. Pieaugušajiem 1 tablete dienā. Beotabal. Uzticies zāļu ārstnieciskajam spēkam.